Dirsa kasās. Pakas. Sākās Jā. jau? Bļāķ, tu man kalpakos zini visu laiku. Ir, jā. Ar Somas jomkām. Tā, nu ko, sveiki, draugi. Sveiki. Sveiki, draugi. Sveiki, gurķīši. Atbraucām šodien uz steiku. Ietestēsim šo džimu. Pirms jums mēs vēl izvēli ietestējām. Tāda diezgan simpātiska trenažieri. Man pašlaik tikai viens patika, es teikšu godīgi, tas ir ar pleciem. Ko es pateikšu? Pašlaik uz laikam pirmo vizuālo es iedotu 8 no 10 zālē. Jā, man patīk tā būtī zona. Dirsiņa zona, kur dirsiņu var iekopēt. Jā, sievietēm apsvartus hiptras speciāls ir. Bet es uzskatu tāpat par skanstevu, laikam nekas labāks nebūs. Nu, nezinu. Tātad šodien paņemsim jūs līdzi. Es domāju, izmantosim tos trenažierus, kuri nav skanstē, ne pļavniekos. Ot, labi ideja, davai tad taisam nevis, tad netaisam kaut kādai grupai treniņu, bet vienkārši, domāju, iesildam normāli visu, pastamies trenažierus, kas kaut kādi jauni varbūt un izsastējam viņus vienkārši. Pastīsimies, jā. Jo nekā jau jauni nav. Visu pārējo. Ko jūs neesat redzējuši? Ja kas uztaisīsim kādu full body, kaut ietestēsim trenažierus, ko vēl cilvēki nav redzējuši, kuri nav visās zālēs. Bet otrs mīnus, kas uzreiz var pateikt, man nepatīk, tās ir tās pļavnieku jaunās Lemon Gym pankūkas, tās zeltenās. Man dizains viņām galīgi nepatīk. Un kopumā maziņas viņas izstāsta. Viss zeltenums, kas saliks, man nepatīk. Bet nu labi, iesiet kopā ar mums, skatīsimies. Tā kā draugi kaut ko iesāks. Varētu iepirst tādā kamerā. Kas tas tāds? Viens, ko mēs nepaskatījāmies, kas ļoti svarīgi, vai tas svarī ir. Viņiem paļubom būs jābūt. Nu, šitas bija mūsu pirmais favorīts. Viņš iemetās acīs ar to, ka viņš jau ir sarkans. Vienīgais sarkanais trenažieris šeit. Bet zini, kas būtu īstenībā smuki, es teikšu reiz? Neesi tā paskaties, ja būtu sarkans džims, kā Amerikās. Bet Lemon Gyms ir citrons, tā kā viņam zeltenam jābūt. Parādi viņiem to kustību. Vismaz vienīgi zini, kas mīnus, ka karājas kājas. Tu nevari čītot. Tu nevari ar kājām strādāt. Bet tā nav čītošana. Tev ir kopējā kustība. Es domāju, ar šito draugu mēs arī sāksim. Mēs jau šito uz beigām varam atstāt. Pataisim lielo muskuļu grupu. Pleci uzvīja balsām. No viņa izlīst. Tas ir kā no 60 tā beņķi dziļi, kad iespēlies. Ejam, kaut ko meklēsim. Kameras strengši. Limončiku negribu uzkāst pirms treniņa. Tie jau nav īsti, ņuhujā īsti. Es jau domāju, sākumā mandarīni. Nāc vienu. Sagribēju. Jep. Obidēdē. Mums tagad notiek pārdomas, ko mēs taisam. Mēs jau kā idioti, ka pusstundu tā kā pazuduši nevaram izdomāt, ko taisīt. Dāj, skatāmies, kas mums mugurā ir. Tas nē. Nu šitais jau tas pats, kas skanstē man garlaicīgi. Jā, šitais arī tas pats, kas skanstē. Pastamies līdz cik tā hantelis iet. Tas man ļoti interesē. Oi. Markusam jau ir viena laba informācija mums hantelis. Bet skanstē nav līdz 60? Nē, skanstē līdz 50 ir. Vai tad? Nu jā, skanstē maksimums 50. Jā, te mums 60 sanāk. Tāks. Ko te mugurā interesanti varētu uztaisīt? Ko tu saki? Vienīgais šitais. Es saku, te pat nav ko interesantu mugurā uztaisīt. Nē, es ar tā uzskatu. Davai mums šito tad. Ar šito sāksim? Kustība bišķi savādāka nekā. Pak, davai es pastīšos. Davai. Viņam kustība savādāka, ne? Tā kā uz iekšu bišķīt. Bet ko tu jūti, ja tu sasprindzini, uz ko viņš akcentu tev dod? Augšā šeit. Augša. Nav apakšā, jā. Davai šito tu maucu. Davai. Ko tu reic? Davai. Mēs par šīdiem blinčikiem bijām runājuši. Bomžātskie vispār, man ļoti nepatīk, ļoti. Dusmīgs. Jā, bet tā gaisma laba. Kur tu stāvi? Vispār arī būs jāpameklē stūri kaut kādi vai bildēm. Ot arī labs moments katrā džimā, pieņemsim, ir jābūt paļubom kodam stūrim ar labām gaismām, kur var sapčēties. Bet izsās, ka tu nebūs. Nē, pārāk gaiši. Un zini, kas šitiem, kāpēc nebūs? Es tev varu pateikt uzreiz, tāpēc, ka logi vecīt. Nu jā. Ārā. Arī, tas ir pilnīgs fufels, man liekas. Kad logi jāir vaļā un tu redzi āru, čo tu tako esi, jā. Un ko teiks par trenažieri? Tā. Kaut kā tu baigi sajūst. Man trapece jūtas. Man baigi augša. Man personīgi. Mēģina ar elkoņiem uz leju. Man ķipa šitā daļa ļoti jūtas. Moštu. Tu moš loktis pa augstu. Tad tev Moš trapeci. Pamēģina loktis uz iekšu, tā kā šidā. Jā.
Interesants. Interesants. Ja Markus saka interesants, viņš viņam nepatīk. Mums vienmēr dzīvē ir, mēs sēdam kaut kur ēstuvē. Garšīgi. Nu, tā ir interesanti ļoti. Vēl vācā ar gruziem. Nu jā, tak. Ну, блинчики vispār tādi. Pagam. Какой себе. Сказал я тебе. Nē, blini man nepatīk, vecīt. Jā, skaidrs. Sāk šais pieķēšu ātri, plītās. Bet ricīti viņš būtu Zini, kas labs. man ļoti patīk? Nāc, šurps to parādīšu. Kas man pietrūks skanstē, muguras dienai. Vot šitais prieks. O, jā. Kā man viņš dažreiz pietrūks. Uz plato. Jā. Vienīgi baigi stulbi ar šito te maisu. Zini tā, ķipa grib ar kā iesis. Nē, lokācijā maisa vispār stulba. Tā zini, netīšām pramahнулся, pam, Nē, maisa galīgi kaut kā uzlikts arī. Vienīgi tais. Mēs jau kā kritiķi atbraucuši esam. Margi Kad pro jūs domā varat liek tā. Cik? Tas ir 89. Nu, es gan jau vairāk pa 60 pat nepalikt. Domā, ne? Da, nu. Karoči cilvēki, kuri kājas ļoti labi trenē, viņi nenormāli augstu var uzlikt. A, kāpēc nevar? Tāpēc, ka es saku, ja uzkačāts kājas, tāpēc var augstu. A, man ķip uzskačots. Tev jau Nu, es jau nevaru. Es pa ļubom neuzlikšu traks. Es jau redzu. Es jau stāvot. Man ar to lekšanu baigu jau ir. Godīgi kalpaks. Bļā, kur jākrīt tikai jāstās, kuru pusi. Nu, es jau neuzlikšu, tu jau zini. Tu uzliks ir nebijis. Riktīgi. Easy. Bļā, Zini, kas būtu rēcīgi? Kad tā uz sāniņu uzliec uz priekšu. ne uz zini tā, kā bombzīts nokrīt. Nav smagi turēt. Davai. Notur beigās viņu. Op. Man jau bez tām ļāmkām veic man smagi. Es jau esmu pieredzis. Tā ir, ka tā ļampā ņemies tas laiks. Man rekur pirksts skaties slīd nost. Paņem, Man pat hvata nav ķipa. Man jau šitā jāņem, bļet. Slīd nost. Turi. Ja pirkstiņi tā tālāk. Nē, nu, tā jau labi, ja reāli zāle jau laba. Mēs nebijām vēl grupu tanī te. Teikšu, laikam, reāli no visām zālēm, kas ir tieši grupuši, tā ir top 1. Dēļ maisiem. Bet arī, atkal, ieliksiņš arī ir slikts, padomā loģiski. Te visu dienu notiek grupu nodarbības, kur sēž te 30 sievietes lēkā, visas dejo, tad stāvi un visu klopē. Au! Nē, nu zini, vismaz jūti. Kulaciņus var netreniravāt. Man dažreiz, zini, kā tu man saki, es maisu nedaudz. Man bieži gribās viņu padauzīt, bet nav jau nekur. Viena akrapola tikai. Nē, nu šitais viss cieņa. Šis ir pa smuko. Šeit tumbas katrā stūrī ar Bluetooth pieslēdzies. Miegi ieslēdz. Zanava, bič. Lai tik tas svars mazāks. Nu, pēc šitā... Nu, pēc šitā es teiktu 86,7. Viņš šeit rastu. Moš sapist viņi. Es domāju, tu sapist. Paga. Moš šīvi stāv, ne? Nu, davai, es uzkos, pēc manī pateiksim. Kaut kā. Nu, man ir jābūt ar augstu kaut kur 82, 6, 82, 7. Davai. Jā, pareizi. Viss pareizi. Prasušился, brāt. Zini, kāpēc? Jo buhāja. Īsti sportisti. Šām ar čelo mums piedāvā iepumpēt visu pamazliet. Jaungada startu sāk šādi. Maksimāli, kāpēc? Maksimālais, ja? Moš ar vienu roku tas?
Mīnus zālē uzreiz iedotu apgaismojums. Da, nē, īstenībā diezgan normāls zālīt. Apgaismojums man vienīgi nepatīk. Baigi plaša vieta viņā, jebkurā gadījumā ir. Trenažera izvēle ir ļoti liela un daudz. Šodien te gatavojas Tusiņš, Markus dejos danci. Šodien šeit īsti buhās. Ko tu tur atstāji? Tī vlažanai, ja, brat? Bļās. Tikko jauna zāle. Jā, izgriezīsim ārā. Markus baigi riktīgi mauc tagad. Da es vienkārši nezinu, ko pateikt, nekā jaunas te nav. Zāle kā zāle. Es tāpat uzskatu, ka Skansta un Pļavnieki laikam ir tops. Liekas, ka viegli, jo pēc 10. reizes. Bet tā kustība tāda. Nē, bet ir labi. Tricīs ritīgi jūtās. Kaut kā man nepatīk viņam šitais. Jā. Pamēģina augtumus dziļāk iekšā. Man slēgtās labi ritīgi. Kā jauno gadu sagaidījām? Marks negrib atcerēties, kāds viņam bija jaunais gads. Pārāk jautrs, spožs. Marčelo vēl moka ar šito. Sapratīsiet, kā rociņas kratās. Nezinu, vai tā var redzēt. Redzīgs tāds maziņš. Nu, tā kā es saku, kā ar BMX-iņu agrāk tādu maziņu stūrīti brauc. Varētu. Žēl, ka viņiem nav kaut kāda zakritāta sofka, ķipa zina. Can be touch, can be touch. Nē. Zini, kad mašīnā augstu līdz pusē ārā izpraut un tādā kvalitātē. Vai ka basus mazāk uzliec. Op, buļk. Oi, tu esi aizplūdis. Tā, ka mēs atnācām uz favorītiņu. Ļoti gribu viņu izsēt, protams, ja plecam nesāpēt. Jā, davai. Fu, es paņēmu pudeli pazar sajūtu, ka koņēju. Man jau visvairāk patīk tās kājas. Kustība ļoti laba viņam. Plecāp, jā? Tad jāiesilda. Davai, es pamēģināšu. Blin, diezgan tā jūtas tas arsiņā, ne? Bet te, ja šaurāk paņem. Nē, nu jāsilda plecerā. Ejo, ko tu arī tam plecu klubiņam esi pievienojies? Es nezinu, ja mēs viņu taisam kopumā, es saku, man plecu taisīt, man reāli vajag 10 minūtes, lai viņus tagad sildīt. Baigi dīvaini, es nevaru saprast. Kā varavīgs, neviena sarkana, viena zelta, neviena balta. Cik es jau džimā nebiju kaut kur dienas, tikai 3, bet liekas, ka jau gadu kaut kādu. Jau prātēju. Pēc jaunā gada vispār grūti ieiet ritmā, viņš kaut kāds daudz, nu, pat sniežņikiem tie, kas pēc jaunā gada iešu uz žimu motivēts, uz vasaru jau sāk buhāt, izbeidzas ātri. Viņiem vēl viegli, tiem, kas jau gadiem ietot kā mēs, jā. Vasaras, visas ziemas man jau grūti pēc jaunā gada atnāk. 3 dienas mājās nogulējis, visām pat netusēju neko. Bijām ar vecākiem, bet tāpat. Давай посидим. Остаток слов и без эмоций. Я уходил от реальности в сны, братан. Kopumā smaga diena šodien pēc svētkiem visiem. Короче, te намечается рикtīga движуха. Visādi loterijas slaimesti. Markus negrib. Viņš saka, ka jums nebūs interesanti. 7 dienu atvaram, mēs tā baterijas paskas Ziemassvētkos. Jā, bet būs DJs tāpat rekur. Nebej! Liekas, ka rokas šausprāks.
Mārtiņš mums šai visavu покажет. 8-3-1. Давай, es apsēšos. Nu, Nu, pamēģini pati, ja labāk varbūt. Man par ļomu būs vairāk, es sportinēs. Sākās. Es esmu sportinēs un pirmkārt man ir smagāk jāpavi uzreiz. Jā. Nu jā, veic. Nu ir. Nu kur kilīts pa dienu, Uzēdi bļēc? gan jau. Es varu vakar neko neēdu, bļēc. Bet tā būs. Tā. Ot šidā parādīšu. Tieši tas pats, kas prisits. Ko teiks? Bļā, nu šitais labs. Nu, tas pats, kas pietupieni, ne? Bļā, labi, viņš zahodит. Так, baigi nerādīsim jums daudz. Es domāju, aiziesim līdz rabočiem svaram. Un te jau skatīsimies. Ja kaut kas iespaidīgs būs, tad rādīsim jums. Jep. Op. Nu, pazies, ka te treniži ir tuvu viens otram. Nu galīgi Liekas, ka es iešu pa galvu. Zem dirs sitieniņi. Uzlikām full paku, kā vienmēr. Nācu, gribēju to kājas uzfilmēt. Es šodien Šortus viksīties. aizmirsu bombas. Un vēl kāja dienā. Labi, davai, kurai. Full paka. Nevajag to pretestību kaut kādu. Nešķirī. Sporta neskāja dienā. Mums, karš gāja domas, kā mēs taisam. Es domāju, es smitā palieku. Marčelo mums... Es klasisko. Man kaut kāds smits tā. Kā stieņas. Es samainīju vienīgais no visiem, kas ir ar šito... Labi, tu otro dienu šajā zālē. Kāpēc otro? Kaut kas jau... Dod otro iespēju zālē. Iepatīties? Jā. Nē, nu šitā jau, kad stāja fonā vispār ļoti neizstāst. Čipa tas pats, kas pļavniekos. 2 spoti mums ir rezervēti. Es esmu smitā, Marks ir parastajā. Es parastajā, jā. Man kaut kā smitiņš не заходит. Stīvs. Mīl mani. Jā. Smagi jau ir. Sāk. Jā, tas prisits ir tāds besīgs. Jā, besi bišķīt jau viņš. Jau tik, bļaļ, pārtukts ir. Op. Es ar pauzītēm taisu. Kā es jau pampāju. Jā. Kā es kā broileri izstās, bļa. Jebali vienkārši. Jau batnās kājas, bļa. Zejbals. Zejbals jau. Jā, man besīt tos mazos svarus tā pumpēt. Beļaks. Šodien mums smaga diena. Jā, vispār kājas taisīt. Mēs kaut kā šodien ne pa režīmu. Pārsvarā pristīts un kaut ko pumpējam, tagad mēs aizgājam Pirmkārt, mums arī vajadzēja agrāk vispār būt. Jā. Mums jau diena aizgāja ne pa režīmu. Ļoti smagi. Un dēļ tā augstuma es pamanīju, sen nejusies prikols agrāk ziemās, kas bija, kad ir ārā jau labs mīnus, ka tev viss locītavas pat liekas, ka sasals, tev vajag normāli sildīts iet. Bet tagad, kad ieiet iekšā, viss kārtībā iesala kājas pasties. Jā, bet tā, kad ārā bija, tā, kad ārā, ka mēs tik uzsākām, man vispār likās, ka man kals pret kaulu locīto iet. nē. Es Pīdur. Lohu pīdur. Labdien! Silva Benderā tieši ēterā. Labdien! Tieši ēterā Silva Benderāt no Liepājas. Vai Mar? Mar? Ko es vēlētos uzzināt? Jūs man jautājums neuzdod es. Atvainojos. Sakiet, lūdzu, ko jūs varētu pateikt cilvēkiem, kas skatās šo video par sportu? Sports ir labs, nodarbojamies ar sportu. Mājas nestīs šodien? Nē. Tu kā es nedomā skūt tagad kaut Da, priekš kam? Man visas ēnas caur riņām pat iet. Man nē. Man vakaros prosto. Tagad vispār uz pampa nekā nav. Jāvalk sportenis virsū. Cik viņi siltas paistes te. Jā. Korstas. Strādā broilerīši. Ej, ar vienu kāju paspēj. Panās, davai. Bļā.
Smagi, draugi. Hujā arī paskaidro, kāpēc mēs no kruča no tā uz šito pārgājām. Tas ir vispār. Tur vajag galīgi, savs neiet. Markusot aizdomāju, kas skaņa tāda. Šitais kā rada noizslīd. Uzrakst komentārā, kas par šajā zālē ir bijuši, kā jums pašiem šitā zāle. Patika, nepatika, es kā paziņas, cik satiku, visi saka, ka nekā īpaša. Zini kā, pārmaiņas pēc, lokācijas pārmaiņas pēc interesanti, bet tā zāle kā zāle. Nekā īpaša, vienīgi vēl boksumaisi tur. Nu jā. Cilvēki reāli ir vieni tie paši, es teiktu, tikai sanākuši no citām zālēm. Jā, visur redzēt. Kad kaut kādu pastaigā vai kaut uz to Lemonžimu pa visām zālēm, tu jau sāc saprast, ka visur ir viens lielais burbulis. Nekā jauna vispār viņā nav. Marks vienmēr uz mani bombī saka, pizdā tu, bļet, tur ar cilvēkiem tā runā. Šoreiz šitais bija viņa pa paņēciem. Zini, kas bija hujovi, ka viņš jau gāja, viņš pat skatās uz kameru. Es domāju, muļķis moš varbūt apies garām, jā. Jā, bet vai uztaisi un pēc tam iesim prom. Davai. Iesim to dirsiņu pataisīt, kas tev patīk. Ar vienu kāju ir labi, treniņa beigās, prasa čistu tādu apumpēt. Jo ar divām kājām no jēga mums pārāk liels spēks, lai es pateikšu, kāpēc. Ar divām kājām ir beisi gruzīt virsū. Jā, tā pusstonu gruzīt arī virsū. Es ļoti hamstringus jūtu kaut kā. Hamstringus jūtu? Jā, bet jūtu kaut kā pretīgi. Kad viņa neiziet, viņa tā kā iesprūstē, ne? Jā, kaut kā. Man tā bija, ka mēs tur taisījām. Nevis tas moments, ka viņš strādā, tas hamstrings. Jā, viņš tā kā iesprūst un pēc tam atlaiž. Jau pacēl padmihonu. Redzēt, cilvēks strādā. Bet tas jau gan jau ir nedēļnieks, viņš jau vienkārši iesālīts. Tā, šitais ir gadinieks, bet? Davai rādi mums klasi. Kā vienmēr? Šitien vienīgā vieta, kuras maksimāli, ka nevaru vēl. Nevari? Nē. Galvenais paņemties aiz rokturīšiem, mums galvenais ņons. Jep. Markus jau ritīgi bombi, bļā, tās aizmugurītes var tāds labas palikušas. Paiga, bišķi pa viegli. Jep. Čoks da, dot kazu. Fuck you, man. Es jau kaut ko tur dziedu. Pizdā, tu tam man sakrādi, bļa. Mītīti nolika. Jau bēne. Kājas jau pampā. Kā bija? Hujova. Aizlidoja siksna. Dusmīgs. Vai, draugi, smagi. Kā jau kaida ir? Jau man taica tas laiks jau. Spiežam suliņas pēdējās. Jūtos jau, zini, vispār džimā apmēram šeit ielikuši miķi. Jūtos jau džimā apmēram jau. Bļā, es zinu jau? Nožālājos. Es redzēju. Nezinu pat kā paskaidrot. Jau kā pavārs, kurš visu dzīvi gatavo, un tev jau vecs nekas vairs negaršo. Tev jau pohu, kāds tas darīšanas pēc. Tu to dari, jo vienkārši jau laikam tu to dari, nezinu priekš kam. Jā, tā arī buvāja. Es to dažreiz domāju dzīvē, ja man pajautāt, priekš kam es žimēju, jā? Un teikšu godīgot, ja mēs te runājam. Īsā, vot skatītāji domā, ka es runāju ar viņiem, bet es jau teiktu, jā. Dalba jau bija. Nu, ja man pajautātu, kāpēc es eju uz žimu, es pat nezinu. Man nav atbilde. Priekš figūras es jau senēju, priekš sporta dzīves, lai veselības labas, es arī neju. Prostējam, jo jāiet, tas tā kā uz darbu jāiet. Kāpēc tu pieņemsim tetovējumus taisi un es? Priekš kam? Da, zini, es īsti pa tetovējumu es teiktu, tad, ka man dzīvē vajag pārmaiņas, es uztaisu. Tas ir katru mēnesi. Man vēl pirmā roka varbūt, ka es taisu, es atceros, es vēl biju tādā līmenī kā ar džimu sākumam. Skaistums un džims figūrai. Tad, kad jau sāks īsties, te jau vispār ir nalga vec jau. Ujo vietas vairs kaut kur sīsbļē. Es pieras. Mark bija prot. Es jau šitien gribēju toreiz maz uzrakstīt garu. Jā, es atceros, mēs toreiz vēl likām. Ekur. Bet tu nesaliksi viņas tu.
Bļaļ! Nabags, bļaļ. Sarāvies! Īstais no muguru. Bļā, nē, vec, kaut kāda hujita, bļaļ. Man nepatīk vispār kaut kāds futbols pilnīgs. Es nesaprotu prikolu viņam. Nu, maksimāli neērs. Bļā. Jā, izsaugu, bļā, traucē. Ai, bļā, sūds kaut kāds. Jā? Nu, viņš raustās, tā trosa ir pa vāju tam svaram. Un viņš šipa staigā, viņš neiet vienmērīgi uz augšu. Gaļais draugi. Nu, ko draugi? Raš vienīgais, kas man te besī ir tumbiņas, viņas ir tik maksimāli nekvalitatīvas, ka man ausī griež tā skaņa. Mikrofoniem nav skaļa vai reāli skaņa nāk no šejienes? Nē, no miķīšiem ir okei, ka tā varēs dzirdēt, bet Ladoška kasās. Drīz peso būs par. Tā kā konti. Uz šito review mums aizgāja 2 dienas, teiktu. Jo tāpat es uzskatu vienmēr otru iespēju iedot, jo mēs atnācām vakar, izskrējāmies, ar acīm pastījāmies, uztaisīt kaut vai vienu treniņu, saprast, pieņemsim, kā trenažieri strādā. Bet labi, tā jau no jauna zāle, viņi ir renovēti, jāsaprot. Ir, ja saprot, šitais stūris laikam jauns pielicis. Nu tā. Ir okei. Zālē var trenēties, viss ekipējums, inventārs. Īstenībā visu, ko vajag, viss ir. Nu, ja reāli iet, labi, mēs jau pieradām pēc visu laiku tur tādā pašā skanstē. Ja runāt reāli, treniņu te var uztaisīt jebkurai muskuļu grupai. Jā. Inventārs ir viss, ko vajag pilnībā. Pat ir daudz, kas citur nav. Nu, es dodu oficiāli no sevīm, no GVI. Nu, atkal kā skatīties, ja reiķināt no zāles, no kuras es esmu atnācis, kad sāku sportot. Es vispār sportoju pagrabā, kur viena hantele ir viena, otru, un ar fomītu uzrakstīts svars, kurš pat nesakrīt. Bet, ja tā salīdzināt, 8 es iedošu. Jā. Nu kā, es teiktu, skansta pļavnieki, ja teika tagad ir vienā līmenī, bet ja man vajadzētu salikt secībā no labākās uz sliktāko, es teiktu, skansta vislabākā, pļavnieki vidējais un šī 3. vietu iedot. Tāpēc, ka viss tās 3 zāles ir renovētas vai jaunas. Nu, skansta, pļavnieki, teika. Akropola uzreiz atkrīt. Viņi jau nav renovēta. Nē, bet vienkārši tas jau skaits, kā Akropola uzsēla, cipa džims, Akropola. Nē, tas ir pļavnieku stils tur vecais. Purčika stils vecais. Purčika stils, jā. Bet nē, zāle laba. Tas būtizona baigi smuks ir tāds interesants, ļoti trenažieri. Es domāju, mēs jau noteikti atgriezīsimies vēl kādreiz. Es domāju, ka jā. Labi, uzrakstiet komentārā, kam nebūs mēs. Uzrakst kāds labs gaisīt. Labi, draugi. Ko mēs? Mēs pa savam darīšanām. Es labprāt izlasīšu komentāros, ko jūs gribat nākamo redzēt. Ko mēs nākamo filmēsim, es pat pats vēl nezinu. Jā. Viss no jums atkarīgs, draugi. Ko ierakstīsiet, to mēs arī safilmēsim. Labi, draugi. Paldies visiem, kas noskatījās. Uzspiežam laiku. Atstājam komentāru. Piesakojiet mūsu Margvi Instagram kontam. Reku būs kaut kur. Jā. Viņš apaļš tāds? Apaļš viņš mums tāds liels pa visu apakšu Margvi protā, lai lai noteikti īsti. Labi, davai tad. Все, labi. Visiem bušas. Bam. Čoks man prasa, vai viņš var tādu iet pasties. Paga, nē, paga, es uzvilku hūdiju. Brauksim strādā. Uz maiņu braucam. Safilmējam. Nu nezinu, es paņēmu, jo man personīgi ziemā nav vispār cepures. Jā, tu jau izties pēc tāda, kuram siltums vajadzīgs. Man nav cepures, Marks saka, ka šitā nevar staigāt. Nu es nezinu, es personīgi neko neredzu. Tu neko neredzi, jā? Tev vispār redzēt.